mašīnai un uz kurieni? Nu, veiksim no Trīnes, no Irmas, no bičošanas, no visas tās parākās notraukās pasaules. Veiksim pretī mūsu laimēji. Kādai laimīmei vēl? Nu kā? Veiksim uz kādu salu. Tas ir maza baznīciņa, kur grīdas vietā aug zāle, kas pušķotās dabīgiem ziediem, apkārt lido taureņi, un kāda maršu mums spēlē putni. Pa ceļam atradīsim vieciniekus, iemūstāvāt, un laimi izbaudīsim divi vien. Jā, izklausās kaut kā interesanti. Un lēti arī samērā. Bet kā mēs tur nokļūsim? Ne mašīna tev, nav, ne man. Ai, Dievs, nozaksīs! Un kā mēs baudīsim kāzu mirkļus policijas ieceknī? Nu labi, nezaksim, brauksim ar štopiem. Uz salu ar štopiem? Un ko tad tur mēs noštopēsim? Kādu laivu? Nu, Jāni, tu gan jau atradīsies tur kāda laiva. Nu jā, tā jau tev upes krastā mētāsies kāds laivas. Paklau! Tev tā matemātiķi ir sastāstīs pilnu galvu. Jā! Paklausies, viņa dzīvo jau pie tevis? Jūs dzīvojat kopā? Nē, viņa tikai bija ienākusi. Tad šoreiz netik par žurkai plāniņš nav izdevies. Kāds biznesa plāniņš? Kā? Tu nezini? Viņa taču meklē kādu duraku, pie kā padzīvot. Tā redzēt, var lētās. Nav jāmaksā par komunāliem. Un pa īri nav jāmaksā, tas ir daudz vieglāk. Un tad, kad atradīs kādu krustāku veci, tev pārnesīs. Jā, viņš taču, ka es Labs plāns. Bet zini, ja kaut ko taisa tādu, tad tur vēl kaut ko vajadzētu. Bet es nezinu, ko. Nu, es arī nezinu, ko. Nu, bet es tev izdomāšu tādu plānu, Jānis, tur redzēsi, kādu vēl plānu es tev izdomāšu, labi? Labi. Sveiks, Jāni. Es te aizmirsu pagājušo reizi priekššautiņu pie tevis. Nu, tad labi, ej, paņem savu priekšautu. Nu, man tā laikam pagājušo reizi, Janīt, nebija taisnība. Es tā nācu tā it kā atvainoties. Nu, taisnība jau tev ir, nu nevar jau divi cilvēki tā kā, nu, dzīvot kopā bez laulāšanās. Nu, tad jau viņi īsti nevar nesaprot, kāpēc viņi dzīvo kopā. Tā jau ir. Nu, ja? Un sieviete ir. Jo vienmēr ir jābaidās. Nu viņa pat var palikt stāvoklī. Nu, iedomājies, un ko tad? Nu, vecis nosīs makšķeru, un ko tas šī? Nu, Irma, tu kaut kā baigi pareizi esi sākusi domāt. Nu, bet ko tad tu vairs netaisies, tā kā precēties? Ko? Ko? Nu, mēs varētu varbūt tās parunāt tā, par to kāzu riktēšanu, ko? Man te, zini, es apstaigāju mācītājus, uzzināju, cik katrs prasa par to laulāšanos, jā, un vēl, zini, un vēl man ir, reku viesu namu cenrādis, redz, kur te ir, pagaid, un kur ir, nu, reku, un šite vēl ir zaksos, kur ņem par laulāšanu. Nu, jā, un mašīna jau arī mums vajadzēs, nu, tad tik svarīgs notikums taču ir. Nu. Bet, Irma, Jā. bet kur tad ir visas tāmes? Tā!
Grāmatas ir, jā, un pagādis, scenārijs arī man ir, nu viss taču ir, paskaties, nu pasties, nu, un visu var parēķināt, un pasties, nu atseksēt izdevīgākos, nu, rēķini, paskaties, padomā, Nu, labi, es padomāšu. Jā. Zini, tu vari iet, es tad došu ziņu. Nu, labi. Nu, bet tad tu padomā, Jā, es tā padomāšu. rēķina padomā. Jā, viss kārtībā, es padomāšu. Nu, labi, Jānīt. Nu, tad tu padomā, jā? Jā, es tad došu ziņu, labi, jā, tā. Nu, labi. Mīļie puiši, labie puiši, apdomājiet jūs, kas ar jums pēc dažiem gadiem, kas ar jums tad būs? Neziņā jūs savu laiku mīļie pavadāt, kamēr beidzot. Tu biji aizgājis pie viņa ciemos, jā? Redz, kā. Jā. Nu. Oficiāli! Oficiāli! Paklau! Jānis ir izdomājis, kuru precēt. Ej, Šodien. vai kaut kā sūtīsiet? Jā. Vai jums lūdzu ēdienkartē kāda inde nebūtu? Es gribu ar to kādu pasienāt. Piedodiet. Es tikai pajokoju. Man dienu kafiju. Un klausies, ar ko tu šis taisās precēties? Nu, es nezinu, bet to rakstu no interneta Jānis ir izņēmis un apakšā parakstījis, parīt būs kāzas. Nu, Varbūt tevi prec. varbūt nē. Ko? Nesaki visu, tu pati teici, ka tu no konkurentiem nebaidies. Jā. Un rīt jau tāpat viss noskaidrosies. Bet ja viņš neprec tevi, tad tev ir jāuzstājas skandāls. Nu, Jā. un kāds man no tā skandāla būs? Jūs taču kopā padzīvojāt? Izmantoja tevi, un pēc tam, tā kā tādu vecu upatu izmet ārā, viņš jau sākumā zināja, ka tur nekas nesanāks, bet vienalga izmantoja. Tā jau tie vīrieši dara. Eitu, nebija tik traki nemaz, ka es tev saku. Nu, tu varbūt tagad gribēsi iestāstīt, ka tu viņu piegulēji ko. Gan jau noraudāja kādā asarī. Tagad tikai negrib atzīties. Bet paklaus, to skandālu vajag. Nu, kam man tas? Nu, redzi, tad skandālu ir sanāks, ka tas skandāls ir vajadzīgs vienai personai. Nu, un tā persona, kura tev samaksās, esmu es. Jā, mīļā, es pati. Nu, aiziet? Nu, jā. Es taču teicu, ka mēs sarunāsim, vai ne? Jā. Kad piesakļi pakšot, kad piesakļi sūk. Dzied pamātes meita un mājiņas vīrs. Dzied tēvis, kas vienmēr būs smiega vīrs. Dzied vedējs man cienītais veidējs. Kaut māsitai dāsna ir viste un tārs. To konkurē hokejs un televizors. Tu nebaidies mīļā, jo citi te nav. Kā mīļā man pāri tā pūris stāv. Es
Mīļu roku kāds nedzirdēts. Cipari, tur, kas tev patīk? Jānis man zvanīja un teica, lai ierodos kādu sērpā. Man arī Jānis zvanīja, lai Astoņi sasaucās Man arī! Jā, mums arī! Hei, brūgān, mums Tu ieraugt negribi! Nē, paldies, es jau... Es pa tevi, pa sevi, jā, pa visiem. Man prieks jūs visus šeit redzēt. Nu kā, tad? Un kā, es visam teicu, lai ierodās šajā ietērpā. Nu, protams, uz esi ķelnieks, cik šausmīgi grūti tagad. Neviens jau tagad skardīnas dienas laikā šūnīšiem nekarina. Tā milzīgi izpucējos. Tā. Nu varam sākt. Tā. Es esmu pieņēmis savu lēmumu. Nu. Vīriņ! Kāds prieks! Ko? Meitenes! Jūs esat pieradušās mūsu kādā! Tik forši! Ko? Mūsu kādā? Cipari, jūs kliet, ka puķe pa mūlu. Jā! Cipari! Es peldīju šīs Un kamēr neiesāk, viņa skatās, viņš jau nezinu kāda. Valda, tu Ko pagāji? Šīs kādas nenotiks. Paga! Kā mēs te stāvam? Kurš ir pa manām kāzām? Nē, es nevienai neesmu teicis, kurai būs ar mani jāprecās. Vai! Kādas šīs nenotiks. Te ir rēķins. Ko tā? Te ir rēķins par visu to, ko es esmu iztērējusi. Jā, gatavojot šīs kāzas. Un kamēr? Nevarat, ja būs tūlītās, samaksāt to rēķinu. Un tad, lūdzu, par pastriegu iztērētiem 10 latiem, 1 gads laulībā. Jā, tu ierauc, negribi! Jā! Pagaidiet, stop! Es visam zvanīju, lai ierodāties kāzu pleitās. Un tev arī, Beatrice, es to pašu teikšu. Jā, teicu, ka... Nu, bet es nevienai neteicu, kurai būs ar mani jāprecās. O, vēlos. Bet vai kā, meitenes? Nu, jāzina, ka Jānis ir bērns. Buvēlis! Jā! Un māte ir Trīna. Kāpēc jau cipari nav precēju? Tā, ierauc, negribi? Māma! Viņas te kaut saistīgi nav bijuši. Viņi neesot kopojušies, viņš saka. Pušu, paklausies. Kādu to bērnu sadzīvoja? Paklausies, bet Bērmas bankas donors viņš ir. Kā forši ir papildus ienākumi. Es jūtu, ka te nekā Man ir savas paziņas, es visu noskaidroju. Un Trīne par savu bērnu tēvu izvēlējās Jāni. Ak, Dievs! Trīne, vai tiešām tā tas ir? Jā, un es pati to tev vēlējos pasakīt. Normāli, Basti, 100% sviests. Pasties, ka te aknu! No, vai kāda vēl vēlas atteikties no precībām? Nē, mēs vēl gribam precēt. Ne? Jā. Nu labi, Jānīt, tad saki savu gala rezultātu. Nu labi, mūsu konkurss ir sasniedzis finišu. Jā. Un es esmu iepazinis patiešām burvīgas meitenes. Jā. Un katra ir atnākusi pie manis ar savu piedāvājumu. Jā, tieši tā. Un šitā, bet vislabākais šovs bija Beatrisei. Šitas skandāls bija labs. Atgriezīties mīļāko par faktu atklāšanos par ārlaulības bērnu, par kautiņu. Jā, tagad es saprotu, ko es esmu gribējis. Lai manas kāzas būtu tādas, kā rakstītu privātā dzīvē, kā par slavenības dzīvi. Un zini, es izvēlos tevi, Beatrice.
Bet, pagaidiet, tagad pats galvenais pārsteigums. Tavā šādu dienā no tevis aizbēg Rīgavā Parasaules neskanēja kādu vakarā. Nākuši izspiedēji, vai, vai, vai. Kādu agrāk nerecēji, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Došu visiem medu salu kādu vakarā. Vēl nav visas dziesmas kā vai, vai, vai. Atdodies malīga viņu vai, vai, vai. Sīku naudu skaitaniņa vai, vai. Šodien man uz kopu dabu kādu vakarā. Kodesi man kādu vakarā vai, vai, vai. Man tas kopa vīra krāta vai, vai, vai. Varbūt reizē tam atklātu kādu vakarā. Hei! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tagad pieraukt negrib.